Es esmu sveicināts un Dieva svētīts jaunā Dieva žēlastības dienā vēstījumā īsi par galveno. Sāks jauna nedēļa, sāks jauns skrējiens un vienmēr vajag atrast laiku kaut uz 5 minūtēm apstāties un padomāt, kurš tavā dzīvē ir galvenais un ko viņš tavā dzīvē jau ir izdarījis. Es par galveno saucu Dievu, Jēzu Kristu, Svēto garu, to, kas man visvairāk ir nepieciešams. Un viņš nepievils, viņš neatstās, viņš nepamatīs. Un brīdī, kad tu būsi vislielākajā neziņā, kā rīkoties, Svētais gars klusi un maigi pačuksties tev priekšā, kas ir jādara. Svarīgi ir sadzirdēt, noticēt un izdarīt. Un šo nedēļu es domāju, ka mēs runāsim un domāsim par to, ko Dievs saka, ko es varu. Jau vakardienas vēstījumā es drusku aizķēroju šīs rakstu vietas, un šodien es to atkārtošu vēlreiz. Es esmu stipra tajā kungā un viņa varenajā spēkā. To saka Dievs. Vēstulē Efeziešiem 6. nodaļā Pāvils saka, beidzot, esiet stipri tai kungā un viņa varenajā spēkā. Un tālāk viņš uzskaita visus ieročus, ar kuriem Dievs mūs ir nodrošinājis, lai šajā dzīvē, šeit uz zemes, mēs spētu stāties pretī vēlna viltībām un visu uzvarējuši varētu pastāvēt. Cik svarīgi tas ir, kā tev šķiet? Manuprāt, ļoti svarīgi. Svarīgi ikvienam no mums, jo tie, kas pieder Kristum, ir no Kristus dzimuši, augšām celti dzīvībai un pārpilnībai. Un tas ir mans uzdevums, tas ir tavs uzdevums. Mēs nevaram saukt Dievs palīdzi, Dievs izglāb, Dievs dod spēku. Viņš visu jau to ir iedevis caur Jēzu Kristu. Tālākais ir mūsu darbs, mūsu iestāšanās, mūsu neatlaidība, mūsu ticība. Un lai es droši varētu stāties pretī vēlna viltībām, es bieži vien saku sev, es esmu stipra tai kungā un viņa varenajā spēkā. Tāds ir Dieva nodoms manai dzīvei. Un tu to vari attiecināt uz sevi, uz savu dzīvi. Un neklausies, ka man suns tur plosās, viņam savas darīšanas. Es saku, Sātan, ne soli tālāk. Tu nedrīksti man tuvoties. Es esmu stipra tai kungā un viņa varenajā spēkā. Un mans Dievs ir lielāks par to, kas ir pasaulē. Viņš ir manī. Un nākošais apliecinājums uzreiz. Tas, kurš ir manī, ir lielāks par to, kas pasaulē. Un tas ir rakstīts 1. Jāņa vēstulē, 4. nodaļā, 4. pantā. Tas esi tu, tas ir tavs spēks, tas ir tavs bruņojums. Un ja tu ar savu muti apliecināsi un no sirds ticēsi, tu tiksi izglābts. Tā ir Bībele, tie ir raksti, tie ir pamatlikumi visai mūsu dzīvei. Tāpēc šodien pasaki sev, es esmu stiprs tai kungā un viņa varenajā spēkā. Es visu spēju tā spēkā, kas mani dara stipru. Tas ir Filipiešiem 4.13. Un tas, kurš ir manī, ir lielāks par to, kas pasaulē. Slimi bērni vai kaut kādas ķibeles. Tas, kurš ir tevī, ir lielāks par to, kas ir pasaulē. Liec rokas, sūti vārdu, pasludini Dieva gribu un tu uzvarēsi. Un es zinu kādu no jums, kas regulāri uzvar Sātanu, visas viņa vēlnu viltības ar savu apliecinājumu, jo viņš zina, kas viņš ir Kristū. Un tagad zini arī tu. Es novēlu tev jaunas uzvaras, bet tagad es vēlos pateikties Dievam par to. Tēvs, es tev pateicos, ka tu ar savu būtību, ar to, ko tu izdarīji Golgātā, mani padaru tik stipru, ka es esmu tik stipra tevī, tavā varenajā spēkā, ka visu spēju tā spēkā, kas man dara stipru. Es tev pateicos, Tēvs, ka tu manī esi lielāks par to, kas pasaulē, un tāpēc Sātanam nav nekādu variantu. Tu uzvarēji un uzvaru devi man, un par to es tev no visas sirds pateicos. Jēzus vārdā, āmen. Āmen. Nu ko, mēs uzvaram? Tad uz priekšu. Āmen.